Nav sūdzīga. Nākamais domas ārkārtas sēde saskaņā ar pašvaldību likumu 27. panta 3. daļu, tiek nodrošināta audio-vizuāla tiešraide pašvaldības oficiālajā tīmekļa www.kultūras.lv saskaņā ar likumu 24. panta 6. daļu, domas sēdes audio-vizuālais ieraksts līdz ievietots tīmekļa www.kultūras.lv sadaļā domas sēžu video. Tātad mums izsludinātā darba kārtība ir 4 jautājumiem. Sākšu pirmo. Vērsts 6. septembra 23. gada rīkojumu, numurs B500, vērtēja tiesisko attiecību izteikšanu, tātad Intru Lietmanu, kā Nīcās pamatskolas direktora, vispārējās pamatizglītības skolotāja apstiprināšanu. Jā, tātad veids mācību gada sākumu jau. Es tiku informēta, ka Nīcās pamatskolas direktore ir uzrakstījusi iesniegumu Kuldīgas novada pašvaldībai, kurā viņa lūdz pārtraukt darba attiecības gan kā ar iestādes vadītāju, gan kā ar pamatu izglītības skolotāju. Nu, tā īsti man vairs nav ko papildus piebilst. Tā visa rezultātā, tātad, protams, sazinājums ar katru direktoru, kurā arī apstiprināja. Kurā arī apstiprināja tikai loģiski dokumentā rakstīto un tātad mēs vienojāmies par termiņu, ar kuru datu un tātad direktori to redz un kā mēs to redzam, jo, kā zināms, tas ir pietiekami sarežģīti jau mācību gadām sākoties, ka, ir šāds direktors iekļūst un, jā, tāda šobrīd ir šī situācija. Tātad mums ir izgrīzdot un Nav jau vajag. Un pienākums izpildīties, jā, šobrīd. Nē, tātad šobrīd kā risinājumu mēs esam raduši, kā Strundas vidusskolas direktore ir kā Nīcās pamatskolas direktora pienākuma izpildītāja uz laiku. Un, jo būtu absolūti nereāli lūgt Nīcās pamatskolas direktora vietnieci vēl pildīt arī direktora pienākums, kurai jau pašai šobrīd viņai ir ļoti liels kontaktstundu skaits, tuvu maksimālajām atļautajām un, lai nodrošinātu procesu skolā, mēs, protams, esam ieinteresēti. Direktora vietniece ir gan matemātikas, gan arī informātikas, gan vēl citu mācību priekšmetu pedagogs, un mums ir svarīgi arī nodrošināt šo procesu, tāpēc šobrīd vienojoties direktora pienākumus pildas Strundas vidusskolas direktori. Jautājums, tad viņa tagad pieņemta darbā vai tāds tiesiskas pamats, ka citas iestāde pēkšņi citu iestādi? Tātad viņa ir pamatot, jurists droši vien nav precizēt, bet saskaņā ar rīkojumu konkrētais cilvēks ir šī iestāde pienākuma izpildītājs, ja ir jautājums par atalgojumu, tātad saņemot 30% pieņemums. Tas ir tātad, Kuldīgas novada pašvaldība ir viena jurists persona, bet kurš ir Kas ir uz laiku, tas pieteļas kaut kādam konkursam? Jā, tas ir vienotīgi, jo šobrīd tas ir risināts uz laiku, jo, kā jau es teicu, mums šis tādā ziņā ir pietiekami kārtas periods, lai mēs uzsāktu mācību gadu arī ar visiem aprēķiniem, tarifikācijām, mācību priekšmetu skolotājiem. Visām lietām mums jau lielākajā daļā šeit no klātesošajiem ir zināms, ko nozīmē mācību gada sākums.
Varam, ja? Jā. Otrais jautājums par grozījumiem ar 8. septembri 2022. gada Kuldīgas novada domas lēmumu par noteikumu par valsts budžeta neitralitāti pedagoģu dēļ samaksājumu, pedagoģu kārtību, Kuldīgas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs apstiprināšanu, apstiprināt noteikumu. Pēc atkal Tātad ministru kabineta noteikumi paredz, ka pašvaldībā ir noteikumi, kuri paredz mērķu dotācijas pedagoģu darbu samaksāju sadales kārtību. Šāda noteikuma, šāda kārtība mums darbojās arī jau iepriekš. Šobrīd, kāpēc mums ir radusies nepieciešamība šos noteikumus grozīt un papildināt, šī situācija ir saistīta ar pirmkārt un galvenokārt ar finansējumu apjomu, ko mēs šobrīd kā pašvaldība mūsu izglītības, vispārējās izglītības iestādes saņemam no valsts. Un, protams, arī ar precizējumiem pēc ministru kabineta noteikumiem, pēc grozītēm pedagoģu darbu samaksas noteikumos. Vispirms tādam mazam ievadam es gribu jūs informēt, vai ir priekšstats par to, kāda mums ir šī konkrētā situācija, par kuru es nosaucu par tādu pietiekami saspringtu. Ja mēs vēl nezinot konkrētus skaitļus aprēķinus no izglītības zinātnes ministrijas, tātad prognozējām, ka šo noteikumu 8. punktā, kur ir runa par to, ka Finanšu un ekonomikas nodaļa novadā veido mērķu dotācijas rezerves fondu, lai, kā mēs zinām, skaitlis mazākās skolas, mēs arī nodrošinātu procesu atbilstoši valstī noteiktai kārtībai, ministru kabineta noteikumiem, un mēs šeit kā projektā domājām, ka tas varētu būt pietiekami ar 1,2% šo rezerves fondu. Tad šobrīd vakardien saņemot informāciju no izglītības zinātnes ministrijas, kur jau ir veikti konkrētā aprēķini, tā situācija ir pietiekami skauda attiecībā uz visām mūsu novadā esošajām laukos, esošajām vispārējām izglītības iestādēm. Tātad šobrīd, ja mēs turpinām par šo 8. punktu kārtībā, skaidrs, ka ar 1,2% ir tālu nepietiekami, un man ir priekšlikums 8. kārtībā grozīt un tātad labot un šeit paredzēt, kā rezerves fondu mēs veidojam 2,8% no izglītības iestādēm, kurās izglītojamo skaits ir virs 150 izglītojumiem un 1% no izglītības iestādēm, kur izglītojamo skaits ir līdz 150. Es varu uzreiz runāt, uz jautājumu ar 8. punktu. Sandra, vai nav iespējams uz finanšu komiteju šī ārkārtas domu sēdi? Es, tā kā pārskatām sagatavot, tu saki, par tiem vairāk par 150, tiem mēs visiem piemaksājam. Tad kā tad mums veidot uz skolēm skaiti? Tad plūdoļi tik, humanitārie tik, centru skola tik, mazās skolas tik, un tad kā tad veidos 2,8% no tām skolām, kurām ņem nost, un kam tad mēs to daram? Jā, jo piekritīsiet patiski, tad iznāk plūdoņiem ņemam 2,8% no skolotāju algām centru skolai, es pieļauju humanitārai skolai, un pamatskolai ņemam nost un dodam visām mazajām skolām. Tātad mēs ņemam 2,8 Kuldīgas centra vidusskolu, 2 plūdoņu Kuldīgas vidusskolu, Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskolu,
Ingrids Zebriņa Būtības pamatskola un Grundas vidusskola. Jā. Šīs ir skolas, kurām Grāmatvedības 12. Un tagad ir jautājums, cik tad mēs piemaksājam? Karpilei, Bilgālei, Vārnei, Ēdolei, Alsungai, Migrācei. Tātad šī finansējuma rezultātā mēs iegūstam papildus 12,000 šādas kārtības rezultātā. Neaizmirstam arī, ka 1% ir no visām pārējām skolām ieturēts šī programma. Un kopumā mēs iegūstam 12,000 mazliet pāri, un mums ir papildus nepieciešami vārdas skolē, lai piešķirtu tātad pusotru likmi. Skolai ir 0,5 likmes, Kabilas skolai 1 likmi, Turlavas skolai 2 likmes, Nīgrātas pamatskolai 2,5 likmes, Alsungas pamatskolai 1 likmi. Šie papildus nepieciešamie tātad papildus šis finansējums un konkrētām šīm likmēm ir veicot, redzams tabulā, veicot aprēķinu, kur Finanšu un ekonomikas nodaļa ir veikusi aprēķinus, kur salīdzinot ar iepriekšējo periodu, tātad mēs redzam, ka vai vispār ir nevis pieaugums uz algas likmi, kas mums iepriekš ir bijusi 970, un kā mēs zinām no 1. septembra 1224, tas ir šis kāpums mums jānodrošina obligāti, nerunājot par kaut kādu iespējamu papildus. Tad šobrīd Ēdulas pamatskolai mīnus saistībā ar iepriekšējo periodu 3385, Kabilas skolai 667, Turlavas pamatskolai 2555, Nīgrātas pamatskolai mēs jau attiecībā saistībā ar to, ka pagājušā gadā 2,5 likmes jau papildus devām, viņiem šis pluses ir 12 eiro, tur nav mīnus, bet ir plus, bet mēs tur jau bija papildus iedots. Alsungas pamatskolai mīnus 882, tātad principā visām skolām, kuras ir laukos, pēc šīs jaunās aprēķina kārtības vai ir 1:1, tā aptuveni reiķinot, vai pat ir mīnusā. Nerunājot par to, ka pietrūks naudas, lai nodrošinātu šo obligāto likmes kāpumu. Un tas ir saistīts ar to, ka, ja mēs atcaucam atmiņā pagājušo gadu, darbojās šis izglītinošais 2,5% šī kārtība, ko valsts bija noteikusi pārejas periodā, lai nebūtu mazāk par iepriekšējo periodu, atļāva nesamazināt vairāk par, lai nebūtu pītums vairāk par 2,5%. Tad pagājušā gadā mainīja finansēšanas kārtību, tad ministrija ieraudzīja, ka pēc jaunās kārtības lielai daļai skolu ir mazāka nauda. Tad viņi pateica, ka ir pārejas periods, kurā viņi neļāva lielajām skolām saņemt finansējumu vairāk kā par 2,5%, tos griezums palika uz leju. Savukārt tām skolām, kas būtu ar mazāku finansējumu, viņi neļāva saņemt mazāk un teica, ka ir jādod tikpat, cik bija. Līdz ar to pagājušajā mums bija tāda jauka ilūzija par to, ka visas pagastu skolas iztiek, izņemot Nīgrātas un Kabilu, kur mēs jau pagājušajā atbalstījām, iztiek ar to finansējumu, kas ir šīm skolām un skolēnu skaits. Tad šogad, kad skolēnu skaits ir nedaudz samazinājies, dažās skolās, dažās ir arī nedaudz pieaudzis, tas tomēr nedod iespēju samaksāt esošo likmes samaksu, kas ir pieaugusi, balstoties uz ministrijas noteikto aprēķinu. Un tāpēc, negribot, ja mēs vēlamies šīs skolas nodrošināt kvalitatīvu izglītību, jo mums ir noteikumi, kas mums neļauj apvienot visu, mums ir noteikts stundu skaits, kas ir jāpiedāvā skolēniem, mums ir noteikts stundu skaits citiem pienākumiem, kas ir skolu savalauzēšanas rezultātā jānodrošina arī jebkurā pagastu skolā, tad ar to mums šīm skolām šis atbalsts šajā mācību gadā ir jāsniedz, un tālāk droši vien ir jādomā par skolu tīklu, kā mēs to nākotnē redzam,
kā mēs to skatāmies, kā mēs to sakārtojam, kā mēs to uzturam. Bet šī mācību gadā mums šis būtu viens no tiem risinājumiem, ko mēs pieņemt, jo nav jau īsti cita variants, pašvaldības līdzekļu. Jā, ir alternatīva. Bet pašvaldības, tas, ko jūs runājat, ir par mēnesi, Jā, mēs visu laiku runājam par 7 mēnesiem. Šobrīd tas ir par tiem Tātad šobrīd mēs līdz janvāram, tad septembris, oktobris, novembris, decembris, jo vēl jau ministrija nav skaidri pateikusi, kā viņi skatās uz finansējumu pēc 1. janvāra. Tas jums vēl aizviešana, bet tātad šobrīd mēs ar to kārtu. Pašvaldības finansējums jau iet paralēli šim. Jā, tā vēl pašvaldības skolās jau vēsturiski ir pašvaldības finansējums administrācijas apmaksāja, jo tā alga, kas ir paredzēta direktoram, 15% no konkrētās katras skolas mērķa dotācijas to nesedz, tad to mums ir jāpiefinansē no pašvaldības, un arī pagarinātās grupas ir no pašvaldības, un, protams, sociālajie pedagogi visās skolās ir no pašvaldības, jo tur valsts ir noteikusi, ka tā ir pozīcija, ko mērķa dotācija nesedz, to vajadz tikai pašvaldības finansēt. Tad, kad mums pārmet, ka pašvaldība neatbalsta mazās skolas, vai mēs esam skaisti, saprotami uzrakstījuši, kāds ir tas mūsu atbalsts pašvaldības. Ka, lūk, mēs redzam pagarinātās grupas lauku skolās, ka tad ar skolu administrācijai par to, ko šobrīd mēs ņemam, lemsim uz lielo skolu rēķinu, vai mēs esam skaisti, saprotam to uzrakstījuši. Mēs tikai vienmēr uzklausām pārmet, ko pašvaldība dara. Bet tad izrādās, ka mēs kā pašvaldība darām ļoti daudz, un es ierosinātu ļoti saprotam uzrakstīt skaidrojumu, kādi ir tie soļi no Kuldīgas novada pašvaldības, lai saglabātu šīs mazās skolas. Ko jūs domājat? Mums jau arī nav variantu nopirdēšu. Jā, mēs esam nesakām publiski. Mēs tikai noliecam galvas, ka mēs neko nedarām. Bet īstenībā mēs darām ļoti daudz. Un vēl, protams, es priecātos, ja arī visas šīs mazās skolas, kā mēs sakām, piedalīties olimpiādēs un konkursos, kas notiek tad novadā. Varbūt nav praktiski un diezgan vai tā var, un ētiski arī varbūt nav, bet nav jau slikti par to atbalstu pieminēšanu, reizē pieminēt no kurām skolām, lai nav tā, kā mēs aizvērtam uz Nīgrāts, kas sabiedrība vispār nav īņķi, par to, kas jau ir šim ko skolu saņem, un kāds atbalsts visu laiku, un ja nebūtu šis atbalsts, ka skola vispār nevar funkcionēt. Bet tad vecāk vispār nav diezgan Transports ir viens, pusdienas ir viens, tad ir vēl vesels bloks, ko pašvaldības Un tā, ja mēs varam savu, tā kā es domāju, kāds ir papildus politikas spēju, tad kā tas nav Lai nav tie pārsteigumi, tad mums tur jāsāk par ģimenām lietām. Iepriekšējā domas sēdē Nīgrāts māma arī no pašvaldības. Mēs neko neatbildam. Tieši tā, bet īstenībā mēs no daudz darām. Un tad arī nav izbrīņi par to, ka, piemēram, skolu pati nevar funkcionēt, bez pašvaldības atbalsta. Un tad nav izbrīņas par to, ka nonāk tādai situācijai, kā tas ir. Un, piemēram, es esmu arī dzirdējuši, vienkārši tā ir mana baita, es esmu pavērtus vairāk, ka pašvaldība atbalsta arī skolu administrācijas. Ļoti bieži, jā, mums jau tur lielajās skolās skolas vadībai, bet īstenībā tad ir tas atbalsts arī skolas vadībām. Jā, tā kā, jo es esmu par šo informāciju sagatavošu, saprotamām tekstām. Šo akceptējam, par to informāciju, un pirmāk mums vērtēt vietā, un mums jāatgriezt. Beigās noteikti mēs varēsim runāt jau par konkrētiem skaitļiem
kāds būs atkal mērķdotācijas apjoms periodā no janvāra, bet es domāju, ka jums visiem priekšā diskusijai un lemšanai jautājumi par skolu tīklu visticamāk oktobris novembris. Šis jau neatpēstīgos, tā prasē, skolas nespēja funkcionēt. Šī ir problēma tā, ko tā ir viss lieta. Gribi paturēt mazo ņem un maksā, ja? Tā ir valsts attieksme pret mazajām skolām. Tagad ir tāda. Nu, tad tā politika varbūt ir īstā brīdī kaut kur bišķiņi arī jāsasaka. Jā, labi, tas labi. Tā trešais par kopīgas pamatošanības noteikumu. Paaugstinās pedagogu mēnešu darba algas likmes un pieņems par papildus pedagoģisko darbu noteikšanu apstiprināšanu. Jā, šādi noteikumi mums arī jau ir vairāk gadus. Tātad ik gadu mācību gada sākumā iestādes katrā pamatojoties uz šo kārtību aktualizē savus izstrādātos kritērijus. Šeit tātad ir papildinājums saistībā ar to, ceturtais punkts. Mēs runājam par to, ka mēs papildus finansējumu kā iepriekšējā gadā no valsts saņemam darīt 1. janvāru, un informācija no Izglītības zinātnes institūcijas liecina, ka tas būs tā arī turpmāk. Un tādēļ, lai nebūtu kaut kādu pretrunu ar mūsu iepriekš izstrādāto kārtību, ir punkts, ka tātad algas līkme pedagogam var tikt paaugstināt arī tarifikācijā no 1. janvāra, bet nevis atkal no jauna viņam sniedzot kaut kādu savu pašreitējumu, bet pārskatot šo viena punkta vērtību. Ja ir papildus finansējums, ir loģiski viena punkta vērtība kļūst lielāku un attiecīgi tas atspoguļojas arī algas līmenī. Tas ir tas, kas galvenais ir šeit papildus. Es pareizi saprotu, ka principā ir izdevīgāk būt labam pedagogam skolā un visas likumi, jo tad viens punkts ir vērtīgāk. Šeit visi būtu ideāli, bet viņiem pamazam es ieteiktu darīties no citas kārtas. Bet, jebkurā gadījumā, diemžēl mēs esam spiest atzīt, ka šo visu ietekmē ļoti arī, cik skaitliski lielā skolā pedagogs strādā, jo kādā lauku pagastu skolā šobrīd šādā perspektīvā jābūt obligāti visur, bet reāli pieliekumu laukos viņi nevar, jo mēs redzējām, industri ir jau, lai nodrošinātu pašu pamatu. Jā, tikai pamatā. Attiecāt uz visu, par pieliekumu praksē. Jā. Yes. Tā, pēdējais ir par polijas man pašvaldības noteikumu. Jāprecizē kārtību, kādā tiek apmaksāta bērnu ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādēs, grupās un vispār izglītības skolās apstiprināšana. Kas skolas? Es jāsaka, faktiski kā galvenā loma, kāpēc noteikti jāprecizē, ir tas, ka no 1. septembra valstī ir noteikts izcenojums par pusdienām 3,09 € dienā. Mums noteikti būs jāsāk piefiksēties šis valstī noteikti finansējumi. Tas ir faktiski kā tieši noteikti precizēti un attiecīgi arī privātajām iestādēm ir 1,545 € dienā. Cik mums tas ir papildus? Tuvu tekstam, es drīzāk pateikt, cik ir izmantot, cik vēl ir palicis, teiksim tā, kolēģi, atceries, ka man liekas, ka bija paredzēta 90,000 un būs mēram 35 ir izlietot un būs palikusi. Jā, tieši tā.
Bet es tagad teicu, ka valsts tagad dod vairāk. Ja viņi joprojām dod pusi no tā, ko noteikuši. No 3 eiro 9 dod pusi, un pašvaldības dod. Jā. Bet varam tagad to varam kārtas spēļas laiku.